Face Off podkāstiņš. Kaspars Dvīnskis, Toms Prāvnieks, tehniķis Rihards Čomiņi no BetSafe. Man liekas, joprojām, stabili joprojām vadošais ledus rituļa podkāsts mūsu valstī. Nu labi, ņem nost to masku, man liekas. Cilvēku agrāk vai vēlāk sapratīs. Labi. Tātad, šodien Toms mums nepievienosies. Toms ir pelnītā atvaļinājumā, un tāpēc vadošo hokeja podkāstu valstī vadīs divi bijušie Latvijas U16 basketbola izlases kandidāti - tehniķis Rihards un Kaspars Dvīnskis. Zini, kā man liekas, varētu daļa no mūsu skatītājiem, klausītājiem tagad justies? Tā kā dāirs. Jā. Es ceru, ka mēs nevienu nepievilsim. Es ļoti daudz pievilsim. Jo tas pārsteigums, ka tu no rīta saņem, mēs būsim divatā. Tāds, Es atzīšos, tā ir mana vaina. Toms ļoti laicīgi pateica, ka viņam būs atvaļinājums šajā nedēļā. Es nezinu, kāpēc es savā galvā biju izdomājis, ka atvaļinājuma laikā Toms taču teica, ka viņš atnāks uz Facebooku. Es biju sajaucis. Toms teica, ka viņš nebūs. Es arī vainoju Tomu, viņš nevienā brīdī neteica. Es vainoju sevi. Jā, bet es arī vainoju Tomu, jo viņš čatiņā nevienā brīdī nepateica. Es zinu, ka es nebūšu. Viņš klusēja kā partizāns. Viņš man bija pateicis, ar to jau pa lielam pietiek. Jā, bet jūs esat čatiņā, es jums teicu, rītā mēs nevaram ierakstīt, jo rītā es braucu uz Kaunu. Jā, to mēs zinājām, ka tu brauc uz Kaunu, ka piekdienā nevarēs. Jā. Bet es zināju, ka Toms nebūs, un es to nebiju nodevis tev. Uz Tomu nevajag, uz Tomu tu nevari. Nē, viņš ir atvaļinājumā. Viņam nav jāatbild uz ziņām. Es arī piekopu līdzīgu taktiku atvaļinājumā. Es arī no rīta uz telefonā paskatījos kaut ko, atbildēju kaut ko, un pēc tam telefons nost, un manis nav. Manis vairāk nav. Vai viņš izlasīja mūsu ziņas? Viņš kaut kad izlasīja, es redzēju. Labi, liecies mierā. Runāsim arī par hokeju šodien. Būs mums Mešpils Facebook jautājumi, būs mums Čomiņi no BetSafe riekskods, ko es esmu speciāli Rihardam sagatavojis. Viņš atnāca, lai vienkārši man pazemot. Viņš izvēlēsies man sporta veidu, kuram es neesmu sakojis tā kārtīgi 2 gadus. Paldies! Čomiņi riekskods, man liekas, šodien būs riktīgi labais. Bet iesāksim ar hokeja ziņas, teikt, numur 1. Latvijā. Jā. Mūsu draugs. Mūsu nācijas viens no labākajiem influenceriem. Viens no vadošajiem influenceriem. Es ceru, ka viņš tiks nominēts Latvijas gada influenceru balvai sporta nozarē. Jā, jo apsties ļoti, ļoti skaisti. Rihards Bukārts. Ne tikai mūs pārliecina, kas tas ir, kas tā pa procedūra ir, kas viņam tiek reklamēta. Angliski to sauc par facial. Jā. Man liekas, ka facial uzmanīgs ar facial tur var sajaukt. Nē, tur var dažādos grāvjos iekāpt ar facial. Nē, tas ir pareizs termiņš. Bet, respektīvi, Rihardam Bukartam vajadzētu būt mazāk laika sociālajos tīklos veidot reklāmas. Ir laiks spēlēt hokeju. Rihards Bukarts beidzot paraksta līgumu. Viņš spēlē Šveicē, Bīles komandā. Es par to esmu ārprātā priecīgs, ka viņš ir Šveicē pirmām kārtām, tāpēc, ka būs diezgan vienkārši viņu redzēt, jo mēs GO3 sporta kanālos rādam Šveices hokeju līgu. Vai rādīs tagad vairāk spēles? Bija mums tāds jautājums, man liekas, ka tas bija Facebookā, un tas būs pie Mešpils jautājumiem, bet noteikti būs, jo jau pirmajā dienā mēs rādījām Riharda debiju. To varēja redzēt, Bīles un Zīriks Lions spēli, un tā spēle nebija oriģināla mums paredzēta programmā. GO3 sporta veids izmaiņas, lai šo spēli varētu redzēt, un mēs redzējām. Tas nozīmē to, ka kāds X komā ir rakstījis Circenim jārāda. Es ceru. Iespējams, es nezinu. Jūs nesat viņam uz ziņu no viņa, ka viņam tā kā apnis, ka viņam tago iekšā, vai nav vēl bijis nē, viņš taču arī ir tikai cilvēks, un visiem jau patīk, ja tev pievērš uzmanību. Labi. Tad, man liekas, viņš uzreiz tā kā jūtās, ka novērtē to, ko viņš dara. Un tā jau ir, tiek novērtēts. Man patīk, viņš piesakoja vienam Instagram kontam, kurus pārvaldu. Okay. Uzmini kuram? Face Off? Nē. Tas ir vienīgais. 2 centi. Kurā tiek pagaidām likts 2 centu basketbola rezultāts. Es neesmu pārliecināts, vai es sakoju 2 centu profilam. Nav jāsako, bet tas ir mans mīļākais fakts, kad es vienkārši skatos.
Kāpēc tam profilam tieši? Labi, bet par Rihardu. Tātad viņš ir Bīlē. Bīle ir Šveices vicečempioni. Šis gads Bīlē nav labs. Līdz šim bijis 14 komandu konkurencē. Viņi ir 12. vietā. Vienība mokās ar savainojumiem. 4 uzbrucēji ir ārā. Droši vien tāpēc arī ir atrasts papildinājums Riharda Bukarta pozīcijā, kas manī likās ļoti patīkami pēc pirmās spēles. Tas, ka Rihardam bija diezgan liels spēles laiks. Priekš trešās maiņas uzbrucēja, viņš trešajā virknējumā spēlē. Viņš bija nepilns 16 minūtes uz ledus, kas liek domāt, ka viņam iespējas tiks dotas, un man liekas, ka Rihardam arī līgums ir parakstīts uz 3 mēnešiem. Viņam nav līgums līdz sezonas beigām. Ar iespēju to pagarināt, protams, ja abas puses ir apmierinātas janvāra beigās un grib turpināt sadarbību. Man liekas, ka tagad viņam ir tā kā jādomā par to savu mācīņu. Un ir jākrāj punkti. Un viņš punktiņus makarē. To mēs pasaules čempionu redzējām. Viņš bija rezultatīvākais izlases spēlētājs pasaules čempionātā. Un droši vien arī kaut kādā mērā lielākais pārsteigums starpsezonā, ka Rihards Bukarts bija tas hokejs, kurš tik ilgi ir bez kluba. Ka sezona jau ir principā sen kā sākusies, un Rihardam kluba nav. Bet tu domā, viņam nebija piedāvājumi? Nē, es esmu pārliecināts, ka piedāvājumi bija, bet kā es pieļauju, un tas ir tikai mans pieļāvums, es neesmu Rihardu par to runājis vispār, ka viņam galvā bija savs cipars, sava vērtība. Es uzskatu, ka es esmu tik vērts. Es domāju, pēc tā čempiona. Pēc tā čempiona arī vajadzēja būt, vai ne? Un es acīm redzot, tas piedāvājums nebija. Un tagad ir iespēja Šveicē sev parādīt. Principā Eiropas spīcākajā līgā hoķītī. Jā. Tā kā tā, Bukijam būs iespēja, varēsim arī sekot līdzi. Un, jā. Es domāju, ka mums Latvijas hokeja draugiem par to ir jābūt ļoti priecīgiem. Vismaz 3 mēnešus mēs varēsim sakot. Kā minimum, ja veselība ļaus. Veselība ļaus. Pagaidi. Man te vēlreiz parādīt. Viņam ir ļoti laba sejasāde tagad. Viņš ir gan jau bijis uz citām procedūrām. Viņš ir gatavs. Viņš ir tā kā reāli gatavs. Ko tev vairāk vajag? Pastāsti. Neko nevajag, bet es gribu, lai... Vēl kaut kas jāparāda, jā? Nē, neparādīt. Kā lai es tagad, labi, es nevarēšu atrast, varbūt kļūdīšos nedaudz citādā, bet man ir viens draugs, kurš tajā dienā, kad Bukijs parakstīja līgumu, tas, ko viņš atsūtīja, lasīja Bukijam līgums ļoti labi. Es viņam sekoju Instagramā, man jau bija apnikuši tās... Viņš rakstīja ārstu, un man gribās teikt Rimī reklāmas. Pagaidi, kuram nav Rimī sadarbība, izņemot tev un man un Tomam? Tev ir Laidls. Toms ir Mahims cilvēks. Man piedāvāja Rimī. Tev piedāvāja? Man bija piedāvājums. Pagaidi šitajā, tagad tajā uzliecienā, kad... Tā kā viss heitoja ap to brīdi. Man bija X-ā. Tev nācija X-ā piedāvājums vai citā platformā? Man laikam gribēja uz visām 3. Uz visām 3 platformām? Okay. Kur cipars pamaz vai kur bija problēma? Es biju Indonēzijā, Manilā, tad es biju, un man bija tāds... Viena problēma, ka Manilā nav Rimī. Nē, tas vienalga. Un es viņam pateicu, es iepērkos Rimī. Nav apmaksāta reklāma, tas vienkārši, tu zini, šajā rajonā ir tuvākie veikali ar Rimī. Jā, tev mājām sanāk. Jā. Bet es eju uz Rimī ļoti reti. Es no rītiem ieeju brokastis paņem dažreiz. Respektīvi, tas cipars, ko tev piedāvāja, nebija pietiekami liela motivācija, lai tu mainītu savu dienas cipari, jā, mēs nevienojamies. Pat tik tālu jūs netikāt? Nē. Viņi vēl gribēja kaut ko 2 reizes nedēļā vai kaut ko tam līdzīgu, vai 2 reizes mēnesī. Baigi daudz vēl bija. 2 reizes mēnesī, 2 reizes mēnesī. Lai gan viņiem tie, kas tagad X-ā, tur močī daudz. Jā, man bija tāds, tik bieži uz Rimī jāiet un jādomā kaut kādas receptes, vai kas tur jādomā. Es šādi ēst baigi netaisu. Es taisu, bet es taisu vienu un to pašu driņķi. Tad nav jēgas no tā. Tā, kāpēc es kā kosmonauts vienkārši neapskatos, ko Rihards Instagramā ir reklamējis? Tad, kad es saku Rihards, es domāju Rihards Bukarts. Es tā sapratu, jā. Tā. Ir Rimī. Jā, kur ir Rimī. Viss kārtībā. Ir Rimčiks, jā? Jep. Kā viņš reklamē, kāds viņam tur saturiņš? Es tagad nepateikšu, pēc tam varēšu paskatīties. Tagad es gribu redzēt, kā viņš Bīlē spēlē hokeju. Kur viena spēle ir aiz muguras. Ko viņš darīs ar savu Rimī sadarbību? Es ceru, uz priekšu varbūt ir safilmēts materiāls. Cerams, jā. Bet... Zini kā, es pieļauju, ka viņam, tad, kad nāca piedāvājums no Bīles, tas arguments bļāviens man ar Rimī, taču ir uz 2 mēnešiem vēl sadarbība. Es pieņemu, ka tas nebija aktuāls.
Tu domā, pagaidi. Es domāju, ka nē. Čau visiem, mēs šodien Rimī veikli. Bet viņš pats, es neticu, ka viņš to pats editoja. Jo te vēl ir subtrīts salikt. No, es domāju, ka tas nav. Bet redz, Ozols saka, Uguntiņš 3. Tas ir... Bet, lai gan, pasties, neko jau super sarežģītu, Maltās gaļas bumbiņas? Nē, mēs to tagad redzam tikai vai arī YouTube. Visi redz šo te izņemot klausītāju. Klausītājiem ir jāiet Bukī Instagramā un jāstāsta, ka viņš pa €86 nopērk olas. Viss kārtībā ar olām. Tā, pieliksim klāt. Tātad maltā gaļa, olas, garšvielas maisījumu. 100 punktu viņam jau bija mājās garšvielas. Tomātu mērķis. 2,5, ok. Vēl kāds? Nav slikts tas saturs. Tāds, pagaidām neko neizceļās. Tāds super atmiņā paliekošs. Viņš vienkārši iepērkās. Viņš iepērkās smuks, ir kur tīklos viss salīdz. Redz, ka Valdis Pirs gan pateica. Olas gan huņu paņēma. Ļoti labi. Kad reģistrējas Bukī Smart zīmolu. Tur kaut kāds Bukī Smarts, jā, teiciens ir. Nē, ļoti skaisti. Viss kārtībā. Neko jau vairāk nevajag. Ko tu vari... Nē, tiešām... Varbūt nedaudz īsāk prasījās, ne? Nezinu, ko viņš taisa, bet tā pašā laikā, zin kā, tas nav tam nevajadzētu nekad būt viņa pamatnodarbei. Viņam vienmēr vajadzētu būt cilvēkam, kas viņu konsultē. Viņš tomēr spēlē labu hokeju. Jā, tas gan. Labi, vēl par hokeja dzīvi. Nacionālajā hokeja līgā jau kuro sezonu pēc kārtas mana komanda ir Buffalo Sabres, kurai es sakoju līdzi Zemgus Girgensons. 2 goli. 2 goli jau sezonas ievadā. Tas, ka divīzijā komandai joprojām pēdējā vieta - dzīves sīkuma. Tā 7 spēlēs 3 uzvaras - dzīves sīkuma. Tur tikai ir vieta izaugsmai. Tur ir tikai vieta izaugsmai, un Sabres, tie zaudējumi, kas ir bijuši, ir bijuši neglīti zaudējumi, kur tiešām komandas likt izstījās, bet, piemēram, spēlē pret Monreālu, kur 1-3 viņi zaudēja tagad priekšpēdējo maču. Viņi varēja to spēli arī īsi uzvarēt. Tas bija skaists zaudējums. Tas bija skaistais zaudējums. Latvijas sporta klasika, bet arī tādus mums vajag. Un tagad savukārt spēlē pret Ottavu, varēja beigās arī sagriezties savādāk. Labi, ka tur maču sākumā Buffalo visu izdarīja. Arī Girgensons ielika golu tieši spēles pirmajā periodā 2-0 panākot. Es ticu Buffalo, viss būs kārtībā. Satraukumam nav pamata. Es domāju, tie, kas pie čomiņiem veic investīciju, ka Sabres sasniegs Stanley Kausu, Stanley Kausu izcīņu, nevajag vēl tagad panikā domāt, kā mēs atsitīsim līdzekļus. Tā līkmīt joprojām ir dzīve. Tikai pats sezonas sākums. Tur tā kā jebkuras komandas tu esi uzlicis, tur viss tās likmes ir dzīves vēl. Ja kāds ir veicis investīciju uz San Jose Sharks, es pieļauju, ka to var norakstīt. Pagaidi, vēl mājiņas vai tā nevar būt? Viss kaut kas var būt. Nē, San Jose Sharks nebūs. Tā ir... Un tu pat Čikāgo netici? Čikāga ir nenormāli. Nē, Čikāga vēl tā kā... Es neticu, ka viņi sasniegs Stanley Kausu izcīņu, bet Čikāga ir super sarežģīts kalendārs. Viņi tagad spēlē, principā, ar tā... Visas komandas, kas vēl nav zaudējuši, piemēram, spēli, tur Vegas, Colorado... Un kas mums vēl joprojām griež bez zaudējumiem Bostonu. Man liekas, ka viņi visi ir vai nu spēlējuši ar Čikāgu vai spēlēs tūdaļ. Tagad Čikāgai ir tiešām baigi grūts sezonas sākums. Pagaidām tāds negatīvākais pārsteigums vismaz, man liekas, Edmontons Oilers. 6 spēlēs tikai 1 uzvaru. Tā kā kungi. Bišķiņ pamās. Ja jums ir pasaulē labākais hokejists ar iespējams sev labāko wingmanu, kāds vien viņam ir iedomājams. Čūti pamās. Bet ir tā, ja tu dabū tādu labāko draft piku, tad tu automātiski tā kā jau tiec pie laba rezultātu. Basītī, man liekas. Tu domā, ka San Antonio būs ļoti labs rezultāts ar Vembi tagad? Tu redzēji, kā San Antonio pabeidza spēli pret Dallas Mavericks? Es nostījos pēdējās 2 minūtes šodien tai spēlē. Nē, es redzēju visu highlights. Tupiem spēlētājiem tur neko nevar padarīt. Ko Vembijs tur var izdarīt, ja Keldons Džonsons 2 reiz pēc kārtas sīvā mača beigā vienkārši pakāšu bumbu iedribelējot pretinieks soda laukumā. Tā, cik bija nepieciešams? 10 minūtes un mēs esam pie basketbola tehniķa. Nē. 14 minūtes. Tad viss kārtībā. 14 minūtes. Nē, es vienkārši domāju, jā, īstenībā pēdējo reizi ir basītī, labi, tas bija Lebrons. Tad tur bija pirms 21 gadu. Tas bija pirms 21 gadu, bet tie var nebija tā, ka Kavalieri būtu baigi. Nē, man liekas, ka viņi pirmajā gadā arī play-off. Viņi netika play-offs pirmajā gadā.
Vai tu netiki? Tu vari pārbaudīt, bet es esmu gandrīz 100% droši, ka Lebrons Džeims savā pirmajā gadā nespēlēja izslēgšanas spēlēs ar Cleveland Cavaliers. Tur bija tas arguments, kāpēc varēja par Carmelo Antoniju balsot kā labāko rukiju, jo Carmelo Denver ievilka izslēgšanas spēlēs, bet Lebrons ar Clevelandu... Viņam ir tas milzīgā Wikipēdija, viņam nav kaut kāda normāla statistika. Viņš ir Lebrons Džeims, loģiski, viņam ir milzīga Wikipēdija. Tā redz, ko... Nē, es esmu 100% droši, ka viņi netika izslēgšanas spēlēs. Off-seasons, by division. Viņi palika aiz strīpas. Redz, es tev teicu. Bet labi, par tiem mūsējiem, kas tagad ir NHL, bet atbildot tev jautājumu, basītī ir vieglāk nekā hoķītī. To rezultātu. Es domāju, gan, jā. Mēs jau runājām iepriekšējā reizē. Ja es labs basketbolis, es vispārējais sūdīgi, tu komandu var izvilkt ārā. Jā, bet Vembijs neievilks San Antonio play-offs šajā gadā. Tā nav play-off komanda. Konors Bedārds, Čikāgu. Nav vēl viņa Stanley Kausa izcīņas komanda. Varbūt kļūdos. Tas ir hokejs. Pēc cik gadiem? Viss ir iespējams. Nē, viņi var ātri palikt par play-off komandu, tas gan. Bet ne šogad vēl. Play-off komandai vajadzētu būt Floridas Pantērām. Uvis Balinskis spēlē joprojām daudz. Tas ir labi. Nav bijis tas lielais pārsteigums, ka viņš varētu tik slikti debitēt NHL, ka viņu izmet ārā jau no rotācijas. Spēles laiks viņam palielinās tikai. Pēdējā mačā jau bija vairāk kā 17 minūtes. Rezultāti Floridai gan arī tā kā pa kalniem. Nav tik pārliecinoši tas sezonas ievads, bet viņiem vadošā aizsarga ir ārā. Es pieņemu, ka viņi paši arī pārāk nepārdzīvo par to, cik viņiem tagad bilants ir. Ātri atgādināšu pats sev. Floridai 6 spēlēs 3 uzvaras, 3 zaudējumi. Tur viss vēl āgars. Viss būs kārtībā. Tā, mums bija arī par NHL Facebookā jautājumu, un es domāju, ka tehniski šīs ir tas laiks, kad es vēru vaļā mūsu Face-off grupiņu, kas mums ir Facebookā. Tiem, kas vēl nav šajā grupiņā, mēs aicinām jūs visus tur doties, reģistrēties. Tu gribi teikt, Mešpils jautājumi, ja? Jā, pirms katra raidījuma tehniķis. Es ceru, ka tu vienmēr tā kā ieliks ar bildi to, ka ir jābūt jautājumiem. Es īstenībā to gribēju darīt sen. Jā, bet... Es saprotu. Tu iepriekšējās reizes bija baigi agri no rīta. Tad, kad tu liki, jā. Tagad... Jā, aizpampuši sejas negribēju likt. Cilvēki pārprast. Bet tagad es saprotu, tu biji Latvijas kausa izcīņas finālā futbolā starp RFS un Rīga FC. Tev palika garlaicīgi, un tu domāji, tā, ko telefonā padarīt. Un ielikšu, ka vajag Mešpils jautājums. Es gribēju vairāk patvītot un palikt lietas, jo tas bija mans pirmais futbola fināls Latvijā. Un bija ļoti augsts un nevarēja parakstīt. Būt fiziskais keyboards. Jā. Jo tur bija daudz kas interesants. Piemēram, sauc sastāvu. Un neviens nav uz laukuma. Un bērni skatās. Maksā par to, ka spēlē, nevis, ka viņiem jāiet uz laukumu. Bet tas ir fināls. Viņš sauc ar lielu troksni. Pompu, jā. Un visi bērni apkārt skatās. Ko viņš sauc? Neviens nenāk ārā. Un es nesapratu, tā ir normāla praksa vai nē. Es saprotu, varbūt ikdienas spēlēm, jā, bet ne jau finālā. Finālā, tā kā, ja tu sauc, tad kā vajadzētu būt tam šovam. Vajadzētu būt šovam. Vai es kļūdos? Vajadzētu, bet izsaukšana tas tur nebijis. Labi, tad tie ekrāni nobruka vienu brīdi. Viņi tā kā šķalīts tehniskais cilvēks, kaut kāda minūte nesaprata, ka viņi nobrukuši, un viņi tā kā ritīgi mirgo. Un tu zini, ka tie pikseli kārtīgi mirgo, tad ļoti acīs spiežās. Un tas tie, kas spēlē uz laukumu, točni dabūja acīs iekšā. Tos bija. Tad, protams, cilvēki nesaprata man joku par lauvas maskotu. To, kad ASK Rīgai arī bija līdzīgs. Es nezinu, tas pats kostīms vai nav? Es pieņemu, ka cits, bet līdzīgs ir. Jā, Zini, kā, ja tev noliktu blakus tagad Rīga FC lauvu un ASK lauvu. Kāds Aleks vai kā viņš sauc? Viņas nebūtu vienāds, bet tāpēc, ka tā ir lauva un lauva, tad uzreiz es domāju, ka tu savā smadzenēs sāc vilkt kopā, ka viņi noteikti ir līdzīgi. Jā, bet viņai ir tas elpošanas caurums un izties, ka mata atkal jābūt futbolā. Un cilvēki raksta, tas elpamais caurums, es saprotu, bet joks bija tāds, ka tā lauva tagad futbolā sēž un mata atkāpjas. Bet kopumā tev patika? Nē. Tāpēc, ka cik augstu tavā vērtību skalā ir tas, ka nepatika, jo sūdīgi laika apstākļi? Ļoti zemu.
Tas man neietekmē. Okay. Man pat beigās bija patīkami to, ka 90. minūtē iedeva to pendeli. Lai gan es gribēju apstīties to replay telefonā, bet saka. Bet, rociņas sala un tāds labi. Bet viss apkārt, kas notiek, tas ir fināls. Latvijas kausa fināls. Atbildīgs spēles kausa fināls. Atbildīgs spēles kausa fināls, jā. Kas ir arī, es pirmā reize uzzināju, ka tā to sauc. Atbildīgs spēles. Jā, bet man izklausās. Es izlasīju to, man izklausījās tā, ka šitai sporta veidā daudz čītoja, vai šoreiz nečītojam, uzspēlējam to kārtīgi puikas, jā? Man liekas, tam sauklim ir pavisam cita doma. Man liekas, tas ir ar to tur saistībā ar to vienu totalizatoru. Jā, man ar tā liekas. Jā, bet, tas ir ar to saistībā. Jā, bet tas kopā vienkārši... Pats saprot. Labi, ja tu būtu, tev būtu. Beidzās tējas vēl. Tas gan nav labi. Bija tikai karsts ūdens pieejams un alus. Jā, un tev darīt ar karstu ūdeni. Nē, daudz ar ņēmu, jo bija ļoti augsts. Bet tas jau, man liekas, tā kā rociņas vairāk. Tur arī bija. Es nezinu. Daži vēl dzēra. Iedomājieties, ja tad pie ieejas apsargi diezgan kārtīgi pārbaudīja, kā domāju, tur saviem tējas maisiņiem nāca. Nē, ienest tur varēja. Kas vēl? Arī tas, ka tur ļoti daudz bērnu bija, kas ir ļoti labi. To es vienmēr uzskatu, ka labi, ka jaunā paudze iet. Viņiem tur nav ko darīt. Viņi vienkārši sēž augstumā. Bauda futbolu. Jā, viņi sēž augstumā, tu viņi ieved iekšā. Tur vienkārši puls stāv uz to nabaga mazo galdu. Reāli šāda galdiņa, kur ālu dod. Pat nedod labu alu, nedēv mešpilu. Aktivitātes nekādas īsti, tādas blakus aktivitātes, ko viņš varētu. Es zinu, ka arēnā arī īsti nav, bet arēnā vismaz ir tas bērnu laukumiņš. Tas tev liekas, tāpēc, ka ir tas piepūšamais vienkārši. Jā, bet tā kā mērķis tur arī tāds viens mazs nabaks. Es neietos, ka es aizgāju uz finālu. Ok, skaidrs. Karsēja meitenes. Varēja jau pa vidu ielikt kaut kādu šovu. Futbolā? Kāpēc ne? Kāpēc nevarētu pacelt, uztaisīt to kā pasākumu? Varbūt tad ne karsēja meitenes, bet kaut kādu šovu. Muzikālo priekšu. Jā. Kāpēc ne? Žoržs Siksni iznāk uzdziedāt. To varētu. Un tad varbūt Žigam un viņa kompānijai pa pāris kausiem jāprasa, lai piedalās organizēšanā, ne? Pilnībā piekrīt. Viņiem ir vismaz kaut kādi muzikāli akti ik pa brīdi. Un arī visu laiku DJs vienu un to pašu dziesmu laid uz riņu. To Scooter, How Much is a Fish. Tā kā viena dziesma. To viņi tagad zina no galvas, ja es saprotu. Jā, vienkārši tā visu laiku skandējas riņu. Un man tāds, ok. Tad ir tās pendeles bija beigās, kas ir, tas bija, man liekas, tas bija vislabāko spēle, kas beidzās fināls ar pendelēm. Man liekas, tas ir skaisti. Bet arī tās pendeles izsit. Laikam bija ugņošana kaut kādas konfekti, bet tas jau bija nokavējis, jau bija augsts un es gāju prom. Bet tajā brīdī, kad nav tas būs, viss notiekās. Kad viss beidzies, ir noslēdzies, viss. Es vienkārši jūtos, ka es biju aizgājis uz spēli. Un es biju ar francūzi. Viņš vienkārši sēž ik pa brīdi skatās, kas tur notiekās. Bet tas bija viņam par spēles līmeni vai par apkārt notiekošo? Pa līmeni, protams, diskusijas ir savas. Tas ir cits stāsts. Ko francūzi var pīkstēt Francijas līga futbolā? Es tagad lasīju, jo nevar atrast, kam pārdot tiesības rādīt. Tā kā lielo sadarbības partneri. 690 miljonus eiro prasa par sezonu. Neviens bīts nav saņemts. Labi. Līmeni tas ir cits stāsts, ka viņš tur smējās, ka pēc RFS netaisa uzbrukumu viņi tur dod piespēles un tam līdzīgi. Tas ir cits stāsts, bet apkārtējais arī viņš to skatās, kas notiekās. Un man vēl mīļākais fakts bija to, kad par to pendeli gāja diskutēt, ka tas bija vienā laukuma pusē. Es gan jau izklausos pēc pilnīgi futbola amatieru šeit runājoties. Bet viņam bija jāskrien visam laukumam pāri, lai viņš mazā ekrāniņā pateikt, apstītos, ka tā bija pendela. Tas ar tādu normālu praksi ir. Jā. Tā ir normāla praksi, jā. Nav tāds, ka pie kaut kāda galdiņa skrien pa vidu. Nē, tas ir normāli. Tas normāli. Man vienkārši skatās, ka viņš ņo visam tam laukumam pāri, lai apstītos reāli šitādā 13 colu ekrānā.
kaut ko. Nē, beidz, tas pieder pie lietas. Tas pieder pie lietas. Labi, ķeramies klāt Mežpils Facebook jautājumiem. Es tagad sakārtoju pēc jaunākajiem vispirms, un tas, ko man izmet pirmo, ir Armanda Boloža jautājums, ko dara Koļieļisējevs karjeras beigas. Arturs viņam atbild, vai nav uz admirāla klāja, un Roberts atbild pilnīgi vienalga par to bombu. Es esmu bišķiņ ar Robertu uz vienu viļņu, es neesmu interesējies, un man neceļās arī tagad roka googlēt. Jā, bet mēs nevaram izmantot vārdu bombas, tas ir mūsējais vārds. Mēs bombas met iekšā. Jā. Joprojām. Vakar bija neaiz bombas sit iekšā. Ļoti labi. Edgars raksta, ja vēl paspēja ar jautājumu. Varbūt ir kāds insights par to Mogo rasismu lietu, kur beigās atcēla diskvalifikāciju un piemēroja pašiem igauniem. Tiem, kas varbūt nav dzirdējuši, hokeja kluba Mogo spēlētājs Elvis Želobovskis sākumā saņēma sodu pēc spēles ar Igaunijas klubu Tallinas Panther. Sodu par rasismu, ka viņš esot ar rasistiskiem vārdiem apvainojis Tallinas Pantheru Japāņu hokejistu. To pacēla pats, man liekas, Japāņu hokejists sākumā X-ā augšā, bet brāvēns, ja man kāds būtu teicis, ka pirms šīs sezonas, Kaspič, kā tev liekas, kurā no Latvijas sporta līgām izpeldēs rasismu skandāls? Cik tu būtu līdz uz futbolu? Jā, futbolu. Es būtu līdz uz futbolu, tad es droši vien būtu teicis basketbols. Ja man teikt, piemēram, nosauc 3 līgas, kā tev liekas, kur rasisms izpeldēs visreālāk. Futbols, basketbols, tad es hokeju neminētu, es handbolu pateiktu drīzāk nekā hokeju. Bet hokejs izrādījās bija tā lieta, bet nav viss tik vienkārši. Tātad, Želobovskis Kas bija tas izteikums? Par, man nav acīm? Šumakina Bučī, tas Japāņu hokejists bija, viņš rakstīja, man nav tas tvīts priekšā, viņš rakstīja tvītā, ko viņam esot teicis Želobovskis. Kā izrādās pēc tiesneša aptaujāšanas un apkārt esošo aptaujāšanas. Želobovskis neko tādu nav teicis, viņam visi sodi ir atcelti un sodi ir piešķirti tagad 3 Igaunijas klubu hokejistiem, pašam Japānim un vēl 2, Andrejam Lindam un Andrejam Rozinko. Kas man liek domāt, ka Rozinko un Linda ir melojuši pēc tam, ka Želobovskis ir kaut ko teicis. Respektīvi ārprātīgs kosmos liekas. Man liekas, tik dīvaini, ka tas Japāņu hokejists, es tagad domāju, viņš to izdomāja, vai viņam likās, ka tiešām viņam tika vēlstīti rasistiski apvainojumi. Bet varbūt tiesneši varbūt debīla lieta, ko izdomāt. Bet varbūt tie tiesneši ir apskatījušies mūsu mīļo grāmatu par vārdiem, kur skaistās ļauni vai nē, un viņi apstījās. Jā, tas vārds uz N-burta, ko tu domā, viņš jau te nav aktuāls. Tas, Nē, es saprotu, bet varbūt tur ir citējā. Ka ir vēl citi vārdi, kurus var ietomēt. Krievs, N-vārds un tāds aktuāls vārds, kas tagad Izrēlā iet. Bet tur jau gan tā lista bija garāka. Iespējams, bet jebkurā gadījumā tas, kas man ir tagad liekas interesanti un ko es gribētu saprast un nekad droši vien nesapratīšu, ir Japānis melo vai Japānim patiešām likās, ka Želobovskis viņu maķi pere maķi ar rasistiskiem izteikumiem. Vai arī tiesneši vienkārši piesadz. Vai tiesneši piesadz, jā? Jā. Ka tā tad ka viņi vienkārši, saka, nav vajadzīgi mums tāda līgā, es neko nedzirdēju. Es šaubos, ka tā ir. Bet nē, nekāda papildus insight nav. Kā domā, cik ir tehnika, kā domā, cik liels ir naudas sots, kas ir piešķirts tagad Igaunijas klubam? Kuram 200 eiro? 200 eiro, jā. Skaisti. Tā tad bija lasījis. Tā, Matīs ir gari uzrakstījis par ralliju, par VRC. Nē, tu nepareizi izrunā. Es atvainojos, jā. WRC. Jā, uz WRC posmu Latvijā ir sākts tirgot biļetes 60 eiro uz visām dienām, kas man personīgi likās labs deals. Pirmā diena shakedowns Biķerniekos, tad ir Tukums, 3. diena ir Kuldīga un 4. diena ir Liepāja. Tā kā 4 dienas, bet ar ceļošanas izmaksām vēl papildus. Jā. Tas, kas man likās interesanti, Airbnb Liepājā. Ir cilvēki, kas ir sapratuši, kas ir tie par datumiem, un tagad jau normāli. Tu vari atrast vienistabas dzīvokli Airbnb Liepājā par 500 eiro uz nakti. Jā, prāts vērts koncerts efekts. Principā jā, bet ir cilvēki, kas vēl to nav sapratuši. Un mans kolēģis no 900 sekundēm
Girts Krasniņš iegādājās biļetes uz ralliju un arī nobukoja sev dzīvokli. Un man tagad ir jautājums, jo es personīgi domāju, viņš nobukoja dzīvokli par 50 eiro naktī. Tātad par standarta cenu, kas parastā vīkendā būtu Liepājā, ka tur nekas nenotiek. Es domāju, ka dzīvokļu saimnieks sapratīs savu fuck-up, sapratīs, ka ir laiž garām iespēju piķīt nopelnīt, jo gan jau aizies tie dzīvokļi arī par 500 eiro. Kā rāda Igaunijas pieredze, cilvēki tāpat brauks uz ralliju, cilvēki būs rallijā. Un es domāju, ka Girts saņems ziņu, unfortunately, your booking has been removed. Es domāju, ka tā būs. Es neticu, ka viņš par 50 eiro beigās tajā Liepājā paliks. Tas ir karostā. Tad diez vai. Es nepaprasīju, kurā Liepājas rajonā. Ja vajadzēja paprasīt, kurā rajonā. Jā, bet biļetes ir sāktas tirgot uz ralliju tie, kas grib. Tā kā ķeram ārā 60 eiro, un tur, cik es saprotu, ir iekļauts arī. Jā. Ja gribat nakšķot, tur tajā galā. Grobiņā var palikt, grobiņa skaista. Tā, Māris raksta, kādas ir domas par Aleksa Debrikanta un Larkina saikni. Šāds jaudīgs sākums liek par kaut ko aizdomāties attiecībā uz Detroitu. Detroit ir laikam tie, kas ir visaugstāk, lai gan... tās komandas, kas ir bez zaudējumiem, tās tā kā mēs gaidītu, ka viņas tur būtu. Labi, tas, ka bez zaudējumiem un vismaz 6 spēles aizvadītas Detroitā ir 7 spēles. Labākais uzbrukums, laikam, nevis vairāk gola, 34. Ir kādam vairāk par 34? Nav vienam vairāk kā 34, un šie divi hokejisti krāja punktus viens pēc otra. Es teiktu fake news. Fake news. Atceries šito pieraksti minūti. Tātad... Datums 26. oktobrs. Fake news. Pusstundā fake news. Izgriež šito te, tā lai tu vari mums sezonas beigās atgādināt, kas par... Tā, Andris man atgādina, ka man viņam krakls jāizsūta. Man Instagramā ir detaļas, labi, pārčikošu vēlreiz Instagramā. Ralfs, kur tagad spēlē Miķels Rēdliks? Goda vārds nezinu. Bija Prizmā. Kur ir tagad? Who knows? Tā, Matīs jautā par hoķīti. Kā jūs domājat, tehniski šitais tev jautājums? Kā jūs domājat, cik tas ir realistiski izveidot atsevišķu līgu kopā ar Somiem? Mēdījos izskanēja informācija, ka sarunas par tādas līgas izveidu notiek. Es domāju, ka... Kāds bija jautājums? Ar Somijas izveidot kopīgu līgu. Es domāju, ka nav reāli. Mēs ar to nesen ar Ārtābolu runājām. Ārts domā, ka viņam, tā arī, bez nekādas izpētes, nekā tā šuņi Polija. Tas būtu ar poļiem kopā varētu spēlēt hoķīti. Ar Somiju es neticu. Mēs ticām, mēs tā kā paņēma, mūs izmeta, bet saka, hei, mēs jūs varbūt gaidām atpakaļ. Es pat neticu ar Poliju. Tu pat ar Poliju netici? Man liekas, ka tiem poļiem man neinteresē. Artūrs raksta, kad veidosim kolabu, gaida atbildi Instagramā. Tā, Guntis. Kaspar, Tom, jūsu all-time top 5 bullīšu izpildītāji Latvijas izlasē. Īpašais jautājums arī tehnikim. Sākumā par bullīšiem. Top 2 tas ir īzies. Domāju, ka visiem Latvijas hokeja draugiem ir identiska atbilde. Ņižavīs, Lauris Dārziņš. Tālāk jau paliek sarežģīti. Es nezinu, kāpēc, un es nezinu, vai tam ir... Žirminātoru mēs liekam iekšā. Bāķi. Es nezinu, kāpēc, un vai... Ja paskatītos, kā viņiem ir veicies ar bullīšiem, bet man ir ļoti labi pieņemami. Ja šie divi hokeji tiek izpildīti bullīti, man liekas, ka būs labi. Tas ir Roberts Bukarts un Miks Indrešs. Man liekas, ka viss būs kārtībā, ka ripa būs vērtos. Bet es nezinu, vai es tagad izpētītu statistiku, vai tā patiešām ir. Bet man sirsniņā ir miers, ja bullīti dodās izpildīt Roberts Bukarts vai Miks Indrešs. Pa Bukartu es piekrītu, man vienmēr ir pozitīvs. Induls tev tā kā pa lielu mākslinieks liekas? Man... Sačakarēsies meistarībā, ja? Es pat neteiktu, ka meistarībā, bet kad man liekas, ka tas vārds tā kā jūt, te būs prikoliņš, un tā kā viņš zina, uz ko gaidīt. Un man vienmēr tāds, es daudz neesmu redzējis, protams, bet man vienmēr tāds, jā. Tehniķi, īpašais jautājums tev. Ir spēles pēdējās sekundes basketbolā. Tev jāmet out, un pēc bumbas prasa pīķa formas Dāvis un pīķa formas Bagijs. Kam tu uzticētu metienu? Lāzeram vai Zeltarokai? Lāzeram. Es arī Lāzeram. Pirmkārt, garāks. Otrakārt, ātrāks metiens. Un... Teorētiski gan bija tur rakstīts brīvs.
Brīvs. Nu, tad vēl vairāk tālim. Kriša raksta kādas domas pēc web spēles. Man žēl, ka es biju vakar uz futbolu. Es biju uz Interu Busuļa koncertu un filmas pirmizrādi. Es redzēju 6. spēlētāju čatiņā, ka tiek veikta liela diskusija par šo spēli, no kurienes arī tas video ir, kur Bertāns tiesnesim franču valodā, franciski runā tiesnesis. Starp citu, jā, Toms Prāmnieks jāpaslavē par to noteikti. Gunters Jonāns komentējot, tā kā pateica, Dairis pasaka kaut ko franču valodā, tas stabili ir no Toma aizņemts, jo tā kā Bobs Hārtlīs lamājās un tas aizgāja ēterā, tad Toms regulāri teica Hārtlīs kanādiski kaut ko saka. Jā, kas ir tehniski franciski? Jā, var gadīties. No kur rajona tu esi? Jā, tikai tāds valoda, kanādiešu valodas. Bet dzīves sīkuma, ok. Tas jau tikai mums tā. Labi, par Vēfiņu, ja kāds vēl nezina. Tātad Vēfiņš pakās šalē. Izbraukumā ar 1 punktu starpību, lai gan pēc spēles pamatlaika beigām uz tablo bija Nīču. Pēc galdiņu domām. Bet nebija Nīču. Vēfiņam bija -1, bija nepareizs rezultāts diezgan ilgi, vairāk 8 minūtes. Vēf spēlētājs Klarens 8 minūtes pirms spēles beigām izpildīja 2 sodmetienus, abus aizmet garām. Nezinu, kāpēc tablo parādījās, ka viens ir iemests un viss tā arī dzīvoja tālāk. Kurš vainīgs? Sekretariāts vainīgs. Es teiktu, vaina numur 1 manā skatījumā spēles komisārs. Un tikai pēc tam sekretariāts, kas tur piespied to podziņu. Bet es arī aizdomājos. Tas punkts nomainījās TV grafikā. TV grafika un tabloidu lietas arēnā ir dažādas lietas. Jā. Kurā brīdī es neredzēju to spēli. Varbūt tas notika sinhroni. Varbūt Francijā tas notiek sinhroni, bet pie mums sinhroni nenotiek. TV grafika un arēna divas dažādas lietas. Nenotiek tas sinhroni. Kāpēc arī arēnā bija tas 1 punkts? Es domāju, ka bija tā, ka arēnā pielika. Ka parādījās arēnā un tad TV? Un tas čalis tāds pagaida, viņš iemet, viņš iemet? Es taču neatceros. Tablā saka, laikam iemet un pielika ar to punktu. Bet labi, tas ir kaut kas, šidā, ka punkts nošakarējās spēles laikā. Es neatceros, ka es basītī būtu redzējis. Un ir nenormāli žēl, vai es esmu redzējis krastmačos. Labi. Bet nevar jau neko izdarīt. Vai tagad ir iesniedzis protestu? To protestu FIBA viņi atbildēja, ka viss ir done deal. Pēc līkuma burta. Es šodien sameklēju basketbola oficiālos FIBAs noteikumus. Tu zini, cik viņi gari? Gan jau kāds 5 lapas. 104 lapas puses. Uz 104 lapas pusēm ir basketbola spēles noteikumi sarakstīti. Un tur pat šitāda situācija principā ir aprakstīta. Tas ir 48. likuma 3. apakšpunkts vai 2. apakšpunkts. 48, 44, 26. 44, 26, jā. Tas ir respektīvi aprakstīts, ja spēles laika, ka var labot rezultātu. Ja tiesneši saskata, ka ir kaut kas tāds, scorekeeping, timekeeping, or shot clock operation involving the score, number of fouls, number of timeouts, game clock, and shot clock time consumed or committed may be corrected by the referee at any time before the crew chief has signed the score sheet. Paldies. Bet es arī domāju, ka, piemēram, šo likumu nevajag mainīt. Vienkārši fucking sekretariātam jādara labāk savs darbs, vai šajā gadījumā no Vēfiņa. Bet arī pretinieku komandas puses, ja saka, aizmet garām, ieliek punktu iekšā, bļauj vienmēr. Jā, viņi arī neievēroja noteikti. Pretinieku komanda bija tie, kas uz to norādīja pēc fināls Filips. Bet es esmu pārliecināts, ka vienkārši kāds asistents, treneris, vienalga kaut kas, kas ir uz soliņa, saņēma ziņu no SMS vai WhatsApp. Kaut kāds, jā. Tur bija kaseks, tur punktam nevajadzētu būt pareizi. Pasaka, lai pārbauda. Es pieņemu, ka tā bija, jo patiešām, ja spēles laikā, ja to piefiksēja, ja francūši to būtu piefiksējuši spēles laikā, uzreiz to pateikt. Tas nav tā. Mēs turam azotē, ja nodara. Tā kā beigās pasūdzēsimies. Tāds nenotiek. Īpaši tajā brīdī, cik bija Vēfiņam, bija -14. Nekas neliecināja, ka Vēfs varētu visticamāk atspēlēties. Lai gan es nezinu, es to spēli neredzēju. Bet tie bija tā kā nebija pie beigām punkti, bet jau kaut kur... Tas bija 8,5 minūtes līdz spēles beigām. Vēfam bija -14. tajā brīdī, kad tie sodiņi tika mesti. Pagaid, tagad es esmu VF pusē. Bet kā, es saku, cilvēcīgi, es arī esmu VF pusē. Es saprotu, nereāli tīzli, tevi iznesa cauri, tev paņēma priekšā, tev tagad sāp dupsīts. Bet neko nevar darīt likumiski.
Pag. Tu pats lasīji to. Es nolasīju, bet tā kļūda pēdējās 2 minūtēs, ja es redzu, ka man ir nevis -4, bet -3, tā ir viena trojka, kas tā kā savādāk spēlē, nevis pie -4. Jā, protams, bet tu pats izlasīji likumu. Likumi ir tādi. Tas ir vienalga, tas ir 5 sekundes līdz spēles beigām vai 5 sekundes pēc spēles sākuma. Franča čīto. Galdiņš čīto. Čīter. Es esmu pa VF šeit. Jā, Frančs čīto pieliekot spēles laikā, VFam punktu klāt. Nu jā, un pēc tam viņi teikt. Nē, es teiktu, tā ir vienkārši neuzmanība, izlūma. Nē, pēc tam viņi vienkārši. Cilvēciska kļūda. Viņi zināja vienkārši rezultātu. Viņi zināja iznākumu, jā? Jā. Okay. Jā. Tādi jā, viņi zināja iznākumu, viņi nezināja. Nu, VF neko nevar izdarīt. Nu, ir vienkārši tīzli, ir jāsadzīvo, ir patiešām tīzli, bet pēc likuma, diemžēl, tur neko nevar izdarīt. Jā, maina noteikumi. Jā, 8. Bet kādiem ir jābūt noteikumiem? Ja pēdējā minūtē pieļaut kļūdu, atstājam šo noteikumu. Respektīvi, ja līdz spēles 38. minūtē... Ja var tieši izbūt, pieņemsim pieļaus kādā 3. minūtē. No? To viss spēlē. Tā kā vesela ceturdaļa pilnīgi. 8. vēl ir tāda, jā, labi, trikī, 2 minūtes, tu nolām tev. Nu, tu vari izvēlēt. Nē, zini, kā es iedomājos. Tad kā tas varētu izskatīties? Bet tad tas arī stulbi. Nu, tad mēs principā pieļaujam, nu, mēs sakam, ka ir ok, ja ir kļūdas, ka beigās nevajag pareizo rezultātu. Labi, mums tagad ir precedents, kāpēc tas šausmīgi tīzli ir vienai no komandām. Varētu, bet zini, kāds varētu tad izklausīties tas likums? Tu vari izlabot šādu veidu kļūdas nākamajā deadball, kad ir nākamais deadball, kad ir outs piezīme, kad ir silpa, kad spēle ir apturēta. Tu vari izlabot, kamēr ir līdz nākamajam deadball. Nākamajā deadball tu vari izlabot. Ja spēle atsākās, tu nevari atgriezties atpakaļ tālākā par vienu deadball. Jā. Savukārt pēc 38. minūtes, pēdējās 2 minūtes, varam kaut vai 35. Pēc 35. minūtes, jebkas, kas ir noticis, to var labot līdz spēles beigām. Jo šajā gadījumā tika izlabots, kad 8 minūtes līdz spēles beigām bija palikuši. Bet pagaidi, 8. minūtē bija kļūda pieļaut. Bet spēles 32. minūtē bija 8 minūtes līdz spēles beigām. Nu, es būtu pikts. Nu, protams, ka tu būtu pikts. Gailīts arī bija pikts. Viņš uz preseni neaizgāja. Neviens no VF neaizgāja uz preseni. Viņi bija visi pikti. Tā. Nu, tas laikam par VF visu. Es saku, man liekas, tīzli, bet diemžēl jāsadzīvo. Ai, bļāņas, visu mārketingu ar varēja droši vien būvēt uz šito vienu uzvaru līdz sezonas beigām, ka ir šāns. Bet tu šāns joprojām ir. Tikai -1 ir, un tagad ir labāks mārketings. Visi čīto, lai mēs tik neuzvarētu. Mēs viņiem parādīsim, jā. Okay. Tā. Matīs raksta par hokeju. Graujošie rezultāti noteikti nedara godu OHL. Skatījos Zemgales un Prizmas spēli. Spēle patiešām bija interesanti. Žēl tikai, ka Prizma 3. periodā 0 un beigās rezultāts 5-12. Tas ir labs rezultāts. Kaut līdz 3. perioda vidum rezultāts bija 5-7. Tā. Kā jūs vērtējat Pantēra sniegumus šo sezonu? Nāc, Pantēra man vienīgais, kāpēc uznāca vispār tā, redzes lokā bija ar rasismu skandālu. Man šī komanda izskatās daudz konkurētspējīgāk nekā lietuvieši pagājušā sezonā. Prieks, ka par play-off šobrīd cīnās 3 komandas - Rīga, Kaunis City un Pantēra. Žēl gan, ka Viļņas Panka un Elektrēna nekāši visiem pēc kārtas. Kā jūs vērtētu OHL līmeni šo sezonu salīdzinājumu ar iepriekšējo sezonu? Es vērtētu ļoti labi. Nav ne sliktāk, ne labāk. Ir lietas, kas ir labākas, ir lietas, kas ir sliktākas. Bet kopumā turpinām darbu un būs labāk. Es domāju, ka diži tas līmenis nav mainījies. Lielas izmaiņas līmenī. Es tā no malas, cik maz ir sanācis redzēt, es domāju, ka nav. Tā. Es domāju, man bija labāka atbilde. Jā, tas noteikti. Elvis raksta. Kurš no NHL un NBA klubiem ir latviešu spēlētāji vai spēlētājiem varētu pacelt kausu virs savas galvas? Vai Latvijā mums beidzot būs iespēja redzēt NBA kausu? Lai Elvis atbild savu jautājumu. Protams, ka Porziņam ir tā vislabākā iespēja pacelt kausu virs savas galvas. Tanderi pacels. Porziņš būs 2. vietā. Latvijā finālā, jā. Labi. Bet vai tev sanāk? Protams, katrs savā konferencē. Jā, sanāk.
Tā, es nezinu, varbūt par KP debiju būs, tāpēc pagaidām par to vēl nerunāsim. Tā, Mārtiņš. Savickis pirms OHL sezonas sākuma minēja, ka Dinamo nespēlē šo sezonu, bet notika pārunas ar Slovākijas un Austrijas līgām. Vai domājat, ka Rīgas Dinamo nākamgad kaut kur spēlēs? Nē, es domāju, ka tur Polijā? ir deal un paldies par dejām. Polijā? Kalvīt vakar redzēju, starp citu. Smaidīgs bija. Tev jau varbūt kaut kas izgāja cauri sarunās. Iespējams. Jā. Markus raksta, kādas domas par NBA kausu? Boston. Tu jau atbildēji, ka Oklahoma. Labi. Smogs tas kaus. Ričards raksta. 3-3 hokejs. Kaut ko zināt, kas notiek? Kāds potenciāls attīstībai? Vai jau ir kaut kas redzēts dzīvē? Un vai prāvnieks ir gatavs komentēt? Redzējis, nesmu. Kas notiek? Eneru korpusu zinu. Šis ir jautājums. Man bija... Tomu vietā var atbildēt. Viņš ir gatavs komentēt. Jā, bet 3-3 hokejs tas ir tā 3-3 spēlētāji bez vārdsargu vai ar vārdsargu? Tas pagaidām tas vārdsargs kā trešais vai kā ceturtais? Kā ceturtais, 3-3 uz ledus. Jā. Es ceru, ka arī ir godīgi iespējams kļūdot. Nē, vienkārši man bija, es biju komisijā par 6. spēlētāju logo. Ok. Un tur bija... Tas ir basketbols saistīts, jā, bet tur aizgāja komentārs par 6. spēlētāju hokejā, un tur saka, tur ir vairāk spēlētājs laukums. Saka, ne, hokejs neskaidās kā spēlētājs. Viņš sargā vārdus. Viņš saka, eizēju un pasaka to kādam vārdsargam, un es teicu, es varu uzvanīt Eidžam, mēs varam diskutēt šo tēmu pacelt augstāk šeit. Arnolds raksta, vai nav plāns izveidot HK Face of Hockey komandu ar dalību OHL? Domāju, ka ar sponsoru piesaisti nevajadzētu būt problēmām. Fanu bāze būtu. Jā, bet... Ja tāda ideja ir, tad tā līdz šim ir bijusi tikai tavā galvā, tehniķi. Nē, es saku, ka tas viss tehniski ir iespējams, bet tur ir daudz nianses. Ja mēs nevaram nolasīties trietā šeit, un man ir jāsēž šajā pusē... Nē, labi, tā ir mana vaina. Tā ir mana vaina. Bet ko tu darīsi, kad uz spēli neatnāk spēlētāji? Oi, man vaina, bet sorry. Es nezinu, tas būtu fun, bet tas ir tāds es neesmu interesējies, kā to varētu realizēt. Tiešām, cik daudz darba būtu jāiegulda, ar ko būtu jāsāk, kā būtu jāsāk. Tas varētu būt fun, bet es nezinātu, ar ko sākt personīgi šobrīd. Tas ir baigais darbs. Nē, es ticu, ka tas ir baigais darbs. Ļoti liels. Bet pasties, ja tā mēs ņemam, mums čomiņiem no BCF. Fūcītī. Ir pa pāris kausiem. Pasītī. Es atzīšos, es biju ļoti skeptisks par Rīgas zeļiem, bet ir aizgājis jums salu. Bet Rīgas zeļi, svētdien spēle. Lielais koncerts būs Ozols. Pirms tam, laikam, spēlēja Vefsiks. Es nezinu, kas pirms tam spēlē. Kuram interesē? Rīgas zeļi spēlēs pēc tam. Pret ko? Nav svarīgi, vinnēs. Bet būs Ozols. Var uz 2 spēlēm tikt pa vienu biļeti. Kāda ir tā spēle? Svētdien. Pagaid, pastīsimies pie čomiņiem. Vai ir koeficienti? Tā. Es arī būšu uz zaļu spēli pēc savas spēles. Tu nezini, pret ko viņi spēlē, bet būs spēle. Jā, tas būšu. Ir komandas patriots. Es būšu. Tā. Man vienkārši pašam spēle pirms tam ir. Es nebūšu to pirmo. Tūlīņ. Tik. Nav. Svētdien Prometējs, un tad ir Rīgas zeļi pret... Uz VF un Prometēju var uzlikt pie čomiņiem. Uz Rīgas zeļu spēli nevar. Pagaidām. Droši vien tuvojoties varēs. Bet jā, īsnībā, ja kāds no klausītājiem, skatītājiem zina, ar ko būtu jāsāk, ja mēs gribētu dibināt savu hokeja komandu, uzrakstiet. Ko domājat par skandālu, kas nesen notiks ar Mogo un Panthers? Arī nav jautājums. Mēs jau pieskārāmies. Man visvairāk interesē Japāņu hokejs vienkārši pliki sadirs, vai viņam tiešām likās, ka... Viņam kultūra neļaut dirst. Skatās rasistiski. Kaspars raksta. Latvijas kausa futbolā. Forši derbijas, bet atkal jautājums vienā epizodē ir roku un nav nekas, un spēles beigās pēkšņi tiesnesis piešķir sodu citiem nerefēs kāda jēga no var, ja izmanto ratu un nevienmēr. Ziniet kā? Tā kā Liverpoolē to goliņu neieskaitīja. Ja Premjerlīgā sačkarējās ar varu, es domāju, ka nevajag pārdzīvot arī, ja pie mums viss neiet kā smērēts. Kad plānots apmeklēt kādu OHL spēli? Varbūt var savākt face-off atbalstu grupu, kas atbalsta kādu latviešu komandu duelī pret Lietuvas Blitz. Varētu, bet
Nu, tur jāskatās Lūdzu, ierodieties Rozā svētdienā arēnā Rīga. par ceļu spēli. Jā, Rozā vilcienu labdarības fondam, kas pasniedz atbalstu krūts vēža pacientiem. Pacientiem, es atvainojos, nevis pacientiem. Pat viņi nav arī ielikuši. Nav ielikuši pret ko? Ne, viņiem tikai saka, ka ir tāda spēle. Ok, labi. Ārts raksta, varbūt sezonas laikā varētu organizēt tādu kā Face of Meetup, aizejot kopā uz kādu hokeju vai basīšu spēli. Vajadzētu. Tas ir tas pats, ko Arnolds tikko rakstīja. Vēnspils, viņi pret Vēnspils spēlē. Pret Vēntišiem spēlēs, ok. Ar 4 spēli? Viņiem vispirms ir 4 spēle Rīgas Zeļi. Un tad spēlē Vēfiņš droši vien. Un tad Vēfiņš spēlē, es nezinu, es pat paspēšu Zeļu spēli tagad. Tā. Special guest Ozols. Artūrs raksta, kā jūs domājat, vai Vegas varētu šogad vēlreiz uzvarēt Stanley kausā? Jo es domāju, ka viņiem nav un nebūs paģirs. Varētu noteikti, bet viegli tas nebūs. Ko jūs domājat par Columbus Blue Jackets iesākto sezonu? Kā jums patīk Elvis vārtos? Man liekas, ka Jackets šo sezonu izstāsta labāk, un Elvis ir arī labāk spēlē vārtos. Vai Blue Jackets būs play-offos? Pēc faniem es varu pateikt to, ka Elvis viņam patīk. Yep. Viņi pat, es kaut kur vēl redzēju, kad priecīgi, ka viņš šodien viņam spēlē. Šovakar? Vai rītdien? Tā kā naktī uz rītdienu. Naktī uz rītdienu, jā, ka viņi ļoti gaida. Tā kā, domāju, viss kārtībā. Artūrs raksta, tautā runā, ka LTV 7 pārņemšot Viaplay tiesības uz NHL mačiem, vai jūs varat šo komentēt? Komentēt es varu. Komentēt. Forši, ja paņems, bet es šito komentēju. Es būtu nejāgā pārsteigts, ja tā notika. Es tieši par to pašu, ka es būtu pārsteigts par to, bet tad es atcerējos, ka bērnībā bija tie NBA kaut kādi izgriezumi, kas bija un pāris spēles rādīja. Tas bija tik foršs laiks. Iepriekšējā epizodē es teicu, ka Artūrs ir viens no tiem hokejistiem, maniem mīļākajiem hokejistiem, ko es tā kā atceros un dzīves līdz šim. Es arī cēlos PLTV, Niklus fināliņu pret Detroitu rādīja, bija dabūjuši, varēja skatīties. Bet jautājums ir drīzāk tur tās reklāmas. Es nezinu, kā tur ir iekļauts īstas pareizi, bet tur jau visi jātulko. Ja tu esi Latvijas televīzija. Reklāma? Nē, reklāmas jau viņi nevar tā kā tu acīm redzot pa Go3 sportu neesi NBA spēles skatījies. Nē, tev nāk feeds bez reklāmām. Tev ir sagatavots kaut kādas infografikas, kas reklāma. Jā. Tāpēc tas nebūtu aktuāli. Un tas, ka, piemēram, tur ir reklāma, kas ir uz borta vai kaut kā tālāk, in-game reklāma, tas nāk komplektā ar to, un tāpēc tas Latvijas likumdošana par reklāmām Latvijas televīzijā, tas ir tā kā atrunāts likumā. Tas ir tas, ko es tā kā, domātu, ka kāds tas risinājums tādam ir. Jā, es neesmu interesējies dziļāk. Rītvars jautā, Rihard, tev cik viegli ir iemest 27 punktus un savākt 12 rebīšus? Grūti. Ir sevišķi, ja tu aizmet kāds 10 sods garām, tu varēji kāds 35 punktus iemest. Roberts raksta, vai ir iespēja, ka Go3 pārņems Premier League un izlases futbolu, ja Viaplay aiziet prom? Teorētiski tādas iespējas ir. Vai tā notiks? Who the hell knows? Izlases futbolu gribētu? Vai tagad sakarā ar Bukarta pievienošanos Bīles komandai vairāk tiks rādīts arī Bīles spēles? Tur es ņemos apgalvot, ka jā. Ja nē, jūs zināt, kurš konts ir jātago? Kaut kā baigi rekurs tieši par mūsu kantoru jautājumu saradušies daudz. Vai jūs kantors pārņems nākošajā gadā F1 raitiesības pēc Viaplay aiziešanas no Baltijas tirgus? Tātad mēs zinām, ko Viaplayā cilvēks skatās. Un tagad viņiem interesē, kur tas ies un kurš kanāls. Kur tas būs? Jā. Ar F1 man liekas, ka vienkārši bija tas periods, kad bija Viesat Sport Baltika tāds kanāls agrāk, kur Toms ilgi nostrādāja. Es paspēju tur strādāt. Laikam paspēju sākumā, kad sāk basīt komentēt. Mainījās īpašnieki, bla, 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 bla. F1 tiesības viņi paturēja. Viņi tā kā netirgoja uz reģionu. Un bija tas laiks atceraties, kad F1 Latvijas teritorijā neviens tā nerādīja. Tur F1 TV, protams, skatīties, bet nevienam operatoram Latvijā nebija tiesības uz F1. Es domāju, ka tā tas būs arī nākotnē. Jo F1 ir fucking dārgs. Nē, arī daudz kas cits ir dārgs, bet F1 ir baigi dārgs. Ņemot vērā, ka tas nav tev. Tu nevari aizpildīt ēteru katru dienu. Zini kā, tu nopērci Anglijas Premier League futbolā, Rāda atkārtojums vispār, jā. Nē, labi, viens jārāda atkārtojums, bet tev arī to spēļu dienu ir daudz vairāk.
F1 tev ir 22 nedēļas nogales gadā. Nu, tev tā kā svētki. Nu, jā, tā kā svētki, bet ēteru ar svētkiem neaizpildīs. Nu, skatoties to, ko pa TV6 rāda, Var arī ar svētkiem aizpildīt. tur var atrast kādu trēšu aizpildīto ēteras laiku. Mātīs raksta, ko domājat pēc pirmajām spēlēm NHL? Sabres saņemsies vai kā? Jā, saņemsies Sabres. Nevajag satraukties. Viss būs kārtībā ar Buffalo Sabres. Ir tikai izaugsmas iespējas. Kā patika Bostonas pirmā spēle? Protams, jūs skatījāties. Es skatījos otro puslaiku. Zingis, tingis. Es visu neredzēju. Spēles beigās 9 punkti. Bet, man liekas, ka NBA highlights mēs gan fonā varam laist, jo NBA ir. Tagad būs tik tīslien nopados. Es ļoti ceru, ka Es arī nenobanos. Bet man liekas, ka NBA bija tie, kas ļāva viņam bija. Es neesmu tik drošs no ūdenszaļiem. Es esmu dzirdējis bišķiņ kaut ko citu. Jā, tad mēs tā. Tur nekā nav. Bostonā ir jāņem tituls. Ja viņi ir veseli, tai komandai ir jāņem tituls. Labi, Denveris. Es nezinu, kā Jokičs var apturēt arī. Man liekas, Jokičs nevar apturēt. Bet tik daudz talantu, kā ir Bostonai, nav citu variantu, kā jāņem titulu. Bet Viņš ir tik labā basīša situācijā. Vienkārši prieks skatīties. Viņu Square Gardenā izvilp. Tur sauc fuck you, Kristap. Ne, tur bija fuck Porzingis, man liekas. Aizdzirdēju fuck you, Kristap. Pagaid, pārbaudīsim. Man liekas, ka bija gan tad. Zinām, pirmajā ceturtdaļā es neredzēju visu spēles, redzēju otro puslaiku. Otrā puslaika sākums nebija nemaz tik spīdošs. Bet es saprotu, ka pirmajā ceturtdaļā tas bija laiks, kad Bostonā esot izskatījusies pēc visu laiku vislabākās komandas. Tā man atkal teica kolēģi, kas skatījās visu spēli. Bet, fantastiski. Prieks skatīties. Bišķiņ žēl, ka Dāvka netika pie šprīces pirmajā spēlē. Bertāns netika laukumā OKC uzvarā. Tāpat kā Vasilij. Porzingis. Bet es liekas, dzirdēju fuck you, Kristap. Bet tas varbūt bija kādā citā. Ģenerālis teica, ka tie fani esot debili. Es tam nepiekrītu. Fani ir fani. Es domāju, ka tas ir forši, ka tu pretinieki. Viņi izrāda emocijas. Es esmu bijis uz New York Knicks spēli. Un ja viņi būtu metuši viņam ar pudelēm, ja viņš būtu tā kā fiziskās briesmās, jā, tas ir debili. Pabļaut virsū, tā ir daļa no pieredzes, man liekas. Tas ir forši, jo es esmu bijis New York Knicks spēli. Jā. Un tur ir tā, ka viņi saka, ka tiešām mūsēji ir bomži. Viņi nodirž savus spēlētājus. Un šis pārmaiņu pēc, ka viņi nodirž kādu citu, es uzskatu, ka ir ļoti. Un tas ir fans. Kā es teicu, ja tavējs aizmet garām, tu nesaki bombs. Ja pretinieks aizmet garām, tad tu bļauj, vod bombs. Labi, bet par Bostonu overreactions pēc vienas spēles nesaka. Labākā komanda. Titulu pretendenti numur 1. Zingim būs fantastiska sezona. Man ir viens. Es bišķiņ zinu, ko tagad klausies. Tu piedalījies šitajā te. Tagad ar skaņu kaut ko liks fonā? Nē. Tu tā tad biji tikko Latvijas Basketbola Savienībā, lai palīdzētu izvēlēties. Kas sastā spēlētāja logo? Identitāte. Okay. Es savukārt nesen piedalījos LBS aptaujā gada basketbolists. Tiks pasniegts. Un par treneru uzreiz banki ātri atķeksēja, gada basketbolists arī Kitija Laks ātri atķeksēja. Un tagad pēc pirmās Kristapa spēles... Kitija Laks to atzīmēja? Pie gada basketbolists. Basketbolists. Jā. Tāpēc Nīls. Man liekas, ka Kitija bija daudz labāks sezona. Labi, nedaudz labāk, bet Kitija bija labāks. Izlases. Labi, liecies mierā. Bet par gada basketbolistu, kad bija jābalso. Sāpīgs stāsts. Es vispār tā kā es neapsvēru, ka varētu Kristapu Porziņu likt, jo balsojums notika tikko atgriežoties no pasaules kausa. Kā tu domā, vai ja Ziņģis, piemēram, pienāk decembra mēnesis, Bostona ir zaudējusi 4 spēles tikai, ne? Pa 2 mēnešiem. Un Ziņģim Tingam ir 27 plus 9 plus 2 bloki. Un viņam nav šī balva? Es domāju, ka apvainosies tikai tie, kuri skatās no septembra basketbolu. Bet tad nākamais būs viņa iespēja to, tad mēs vērtēsim kontekstā ar
pilno sezonu. Nevis tomēr būtu viņš tā izlasē palīdzējis. Nu, tad būtu... Kā domā, par ko es nobalsoju? Vai tu uzmanēsi, par ko es nobalsoju? Es diezgan ilgi domāju, par ko balsot. Es domāju, es neuzminētu. Nu, es ceru, ka Gražuls. Nē. Nu, tad man ir Šmits, bet arī ne. Es aizgāju pa hype, es nobalsoju par Žagaru. Žagaru? Es par Arturu Žagaru nobalsoju kā par gadu basketbolistu. Nē, tas ir topā, jā. Nu, tā. Bet jā. Es tiešām ilgi skatījos, domāju, pētīju statistikas un beigās es tur starp 4 mēģināju Bet man ir viena lieta. Man arī tu viņu būs Tie bija Mešpils Facebook jautājums. Jā, bet reiz Porziņas prīgējumā, jā. Ok. Tu pamani kaut ko? Viņš ir bombs vai kā? Apdarbi ir jāskatās. Nu, pasties vēlreiz. Austiņas ar vadu. Retro! Visi iet pa aplīti. Viņš ir pats padies savā mersī. Es nezinu. Bet nē, es saku vienkārši retro. Nav bombas beigas. Labi, man nav tagad austiņas ar vadu. Nē, man viņas ir vēl kaut kur neatpakots. Jā, pēdējā iPhone, kad devu līdzi. Bet visticamāk, jā, viņš vienkārši pazaudējis AirPodus un neko man ar austiņas ar vadu. Paņemšu tās. Veikala pa ceļam nav. Labi. Tā. Labi, ka mēs noslēdzām ar Zingi Tingi. Viņiem taču ir tur kaut kāds DoorDash, kurā var pasūtīt. Nu jā, bet viņam taču ātri vajadzēja tagad uz sitiem. Viņš iet no mājas, skatās, un viņam nav austiņas. Man vajag austiņas. Nu, tehniķi. Čomiņi cietais. Čomiņu riekskods. Čomiņu no BCF riekskods. Šīs nedēļas riekskods ir sekojošs. Tieši par NBA būs. Tā kā mēs šodien ar tevi esam divatā, tad par basīti. Es tūliņu ātri saskaitīšu. Būs par spēlētājiem NBA no Eiropas. No Dievs. Eiropas valstis. Tā, 15. 15 Eiropas valstis. Nē, vairāk ir 15, ir 17. Kopumā no 23 Eiropas valstīm NBA ir vismaz viens spēlētājs. Es tev nosaukšu spēlētāju skaitu, un tev man ir jāpasaka, kas tā ir pa valsti. Tie ir aktīvie vai tā kā vispār? Šobrīd šajā sezonā rosters. Šīs sezonas, kas ir komandu pieteikumos, arī paplašinātajos pieteikumos. Restīvi, 2-virzienu līgumu. Bet, tāda nav tik daudz. Es tev nosaukšu ciparu. Tas ir spēlētāju skaits, un es tev pateikšu, cik valstis ir ar to, un tev ir jāpasaka valsts, kas tur atbilst. Pagaidzi, atvēršu Eiropas karti. Labi, Eiropas karti tu vari atvērt. Nav nekāda straiku sistēma, tu šeit ej līdz galam, un es vienkārši čeksēšu, cik tev ir pareizi, nepareizi. Respektīvi, ja es tev pasaku, piemēram, skaitli 4, tu man pasaki Igaunija, es vienkārši piepiksēju jā vai nē. Tā mēs ejam tālu. Saprati? Jā. Sāksim ar valsti, kurai ir visvairāk basketbolistu NBA no Eiropas. 14. Kā tu domā, kurai valstī ir 14? Es tev uzreiz varbūt tev nedaudz palīdzēs. Francija vai Spānija? Tev ir jāapsaka viena. Francija. Pareizi. Apsveicam. Francija ir 14 spēlētāji. Nākamā ir ar 7. Ar 7. Tu pirmais par 14. Domāju, Francija vai Spānija. Nepareizi. Vācija. Visi jau pa vēlu. Tu vari tikai vienu reizi minēt. Es tev pareizo. Nē, es tev tagad neteikšu pareizo atbildi. Tālāk ar 6. 7. Tev liekas, ka 7 no Itālijas ir NBA. 7, bet Turcija. Nē, labi, es tev uzreiz pateikšu pareizo atbildi. Turcija skatās tikai Eiropu. Tu esi jau līdz... Turcija ir Eiropā, jā. Es tev teikšu pareizās atbildes uzreiz. Okay. Eiropas čempionātā viņi spēlē? Mandar. 7 ir Serbija. Pagaidi. Serbija 7. Jā, bet Norvēģija, Zviedrija, Somija arī skatās? Jā. Ok. Un United Kingdom? United Kingdom arī ir. Par UK tur, starp citu, ir interesants stāsts. Tālāk. 6 spēlētāji. Viena valsts ar 6 spēlētājiem no Eiropas ir. Tātad iepriekšēji bija Serbija. Jā? Serbijā ir 7 spēlētājiem. Tev pagaidām. Tā. 1-1 bilants. Jā. Grieķija. Nē. Vācija. Tas bija mans otrais minējums. Man patīk, ka tu domāji, ka Spānijā ir 14. Un tu tālāk es eju 7, 6.
Spānija Tāpēc, ka, ja tu pareizi nesauc, Spānija nav bijusi vēl. Nē, tāpēc, ka es sapratu, ka īstenībā Spānija ka nav kas tur spēlē. Jā, Braškas ar Gomes atnāca atpakaļ. Labi, tā. Mums bija pēdējais Vācija, kur tu atbildēji. Pagaid, ko tu pateici? Es pateicu Grieķiju. Tu atbildēji nepareizi, ieķiksēji, ka tu atbildēji pareizi. Ok, tālāk 5 spēlētāji, 1 valsts. 5 spēlētāji, 1 valsts. 5 spēlētāji. Šī valsts nepiedalījās pasaules kausā. Šī valsts nepiedalījās basketbolā pasaules kausā. Turcija? Jā. Tālāk, 4 spēlētāji, arī 1 valsts. 4 spēlētāji, 1 valsts. Tu gan Grieķija? Nē. Horvātija. Grieķija, tad 3 tikai ir? Tālāk man ir jāņem telefons, jo tālāk ir pārāk daudz valstis, un man vajag... Grieķijā tikai visi 3 brači spēlē? Es tev vēl neteikšu, pagaidi. Tālāk man no tevis vajag valstis, kurām ir 3 spēlētāji, un tādas valstis ir 2. Nu, Spānija. Spānija ir 1, jā, pareizi. Pareizi, ok. 3 spēlētāji. Aktīvi, jā? Jā. Tā. Nu Grieķija? Nē. 3 spēlētāji. Lietuva. Bet Grieķijā visi 3 bračkas ir spēlē. Nespēlē, Kostas ir atpakaļ. Kostas spēlē tagad Fenerbahčē. Pareizi. Lietuva ir Sabonis un Valančūnas un arī Tubels. Tubels ir arī. Tālāk, 2 basketbolisti ir 7 valstīs. Latvija. Nu, tikko teici 1. Grieķija. 7 saka, jā? Jā. Slovenija. Jā. Tu droši vien nevar nosaukt otru, kas nav Dončič, vai ne? Slovākija. Nē, otru basketbolistu no Slovenijas. Nē. Latko Čančers. Jā. Tā, tu esi pagaidām 3 no 3, bet tev iet ļoti labi. Dievs. Holanda? Nē, Holandē nav neviena basketbolista. Vispār, jā. Nē, bet Somijam ir 1. Ar 1 tev būs jānosauc 8 valsts. Ak, Dievs. Tā, tu esi tagad 4 saucis. Tev vēl 3 ir tā kā... Tā, Bulgārija. Nē, Bulgārijai nav 2. Tad Bulgārijai 1. Visi, ko es tagad nosaukšu, palikuši 1. Portugāla. Nē, Portugāla nav neviena, man liekas. Beļģija. Kāds sakars? Nē. Tā, valstis ar 2, ko tu nenosauc. Dani. Viss tev beidzās. 7 tu jau pateici. Tu iesāki ļoti labi. Tu teici Latvija, tu teici, ko tu vēl teici? Grieķija, tu teici, ko tu pateici vēl? Slovenija, jā. Tu nenosauc Ukrainu, Aleksejs Lens. Mihaiļuks. Ukrainu tu nenosauc? Ukraina. Mums vajadzēja vienoties par noteikumiem pēc kartes vai pēc karodziņiem. Tāpēc es pārliecinājos par Turciju. Kurā kontinentā tu gribētu likt Ukrainu? Pagaid, es viņus pagaidām lieku, kamēr viņi nav parakstījuši. Šis iespējams ir tavs dumjākais mirklis dzīvē. Kurā kontinentā tu gribētu likt Ukrainu? Nē, pagaid, no Eiropas. Tas ir 2 varianti. Vai nu ar karogu saistīts, vai robežām saistīts. Loģiski es par kontinentu runāju. Nezinu, tā vajadzēja precīzāk. Tāpēc pārpasīt ar šo. Šitien ir tā, tad Ukrainu tu nenosauc. Tu nenosauci, kas man liekas tāds controversial, ka tas ir šai valstī ir 2. Lielbritānija. Jo Lielbritānija ir OG Anunoby, kas ir ok, labi, brīts, fine. Bet tas, ka Jeremijs Sohans ir pie Britiem ielikts NBA mājaslapā, tas man liekas dīvaini, jo viņam mamma ir polieta un tēvs ir amerikānis. Bet ok. Tad vēl tu nenosauci. Tu nenosauc Gruziju. Gruzija. Bet arī ne Gruzija. Liecies mierā. Gruzija ir Eiropā. Gruzija ir vēl tālāk. Un viņa pat nav iezīmēta. Liecies mierā. Viņa pat nav iezīmēta. Noslēdzošā, ko tu nenosauc. Itālija. Itālijā es skatījos. Labi, tālāk. 8 valstis ar 1 NBA spēlētāju. Somija. Jā. Igaunija.
Kurš? Bija kādreiz. Nav viņiem. Man īstenībā jāsāk pietrūkt. Tu teici to valsti pie 2, un tu teici, ka tu pārcels viņu uz 1. Tomēr es atceros. Tu pat 2 valstis nosauc tādas, kurām ir viens. Es zinu, jā, bet es neatceros, kurš sauc. Nu, skaties uz kartu, un viņš sauc valstis. Man vajadzēs zīmolu izsvītrot viņus ārā, tā, lai man viņus netraucē tagad prātā. Ja tu nosauc kādu, ko tu jau biji nosaucis, es tev pateikšu. Tas neskaitīsies. Čehija. Čehija nav neviena šobrīd. Es zinu, tāpēc es saku, to es nosaucu. Tā nav. Es teicu, man liekas, Čehija, vai es neteicu? Nē, tu Čehija neteici. Beļģija es teicu. Beļģija tu teici, jā. Vai tu Beļģija saki tagad? Ir jābūt vienam Beļģim. Kas? Ir viens. Kamerā? Jā, Beļģiem bija. Tā, tu esi 4 nosaucis, 2 tev bilants, tev vēl 4 valsts jāsauc. Ungārija. Ungāriem nav neviena. Nav? Jā, Ungāriem nav neviena. Ungāriem nav? Ungāriem nav. Vēl 3 valstis. Tagad man atkal to savu kontinentu. Zviedrs. Nav. Nav Zviedrs. Nav Zviedrs. Zviedriem nav pagaidi. Es to neteicu, kas teiks, ka būtu, bet labi. Eirolīgas MVP. Uz Sacramento Kings aizgāja. Tu to valsts teici, tāpēc tev palīdzu. Es nevarēšu pateikt, kurš tas ir Eiropietis, kurš no šā kontinenta. Tu to valsts, tu vairākas valsts, ko tu man pie 2 nosauc, ir palikuši, kurš tu vairs neesi sauc un kurām ir spēlētāji. Jā, nosauc viņus vienkārši padodos. Tu padodi? Nu, vēl 2 valsts vienkārši izmet ārā. Tev tikai 2 valsts vēl jāapsaka. Šveice. Šveicei... Pagaid, Klinska Pēle nespēlē vairāk, kāpēc man Šveice nav šajā sarakstā? Iegooglē Klinska Pēle ātri. Man nav Šveice šajā sarakstā, bet Klinska... Nē, sorry, ir Šveice man sarakstā. Jā, taisnība. Ir. Jā. Nu, labi. Vēl pēdējā, lai mēs tavu bilanci zinātu. Austrija, pareizi. Jakobs Potls. Jā. Tātad, valstis, kuras tu nenosauc ar vienu spēlētāju. Bosnija un Hercegovina. Vai tu zini, kas varētu būt par basketbolistu? Es zinu viņu rožu. Jusufs Nurkičs. Jā. Bulgārija, Saša Vezenkovs, tas ir Eirolīgas MVP. Tad tu nenosauc. Viņš ir bulgārs. Viņš ir bulgārs ar Grieķijas pasi, kas ir audzis Kiprā. Redzi? Bulgārs. Melnkalnu tu nenosauc. Melnkalnu. Vučevičs. Jā, Melnkalne. Un tad, kad es biju nenormāli pārsteigts, ka tu pateici, Portugāla ir 2 spēlētājiem. Portugālē ir 1 spēlētājs. NBA. Kueta. Man liekas, ka viņš būs Eirolīgā, bet nav. Tā kā Portugāla tu vēl nenosauc. Bet kopā tavu bilants ir tā. 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 6-3, 6-7, 7-7, 7-9, 8-9, 8-11, 10-11. 10-11. Nav. Tā kā man soda metieni. Jā, ļoti labi. 21 valsts un gandrīz 50% tu trāpīji šīs nedēļas. Čomiņu riekstkodī. Tehniķi, zini ko? Nu? Mēs esam vairāk kā stundu ar tevi pavadījuši. Es zinu, jā. Bet man bija vēl kaut kas, ko es gribēju. Tev bija vēl kaut kas, ko tu gribēji. Droši, ja tev vēl kaut kas ir. Tātad es rītā braucu uz Kauniju. Ok. Basīts? Basīts, Rolands Šmits. Un es paprasīšu čomiņiem pāris likmes. Es tev viņus uzdošu. Tā, lai es zinu, vai es gribu likt, vai es negribu likt. Uz kurām pretējām man ir jāliek. Ok. Oi. Tas saskrūvē. Tas pieskrūvē. Tavs mikrofons. Tur es tāds krūvīti. Tas jau pieskrūvēts. Tā. Bet tu liks tā kā pagaidi. Man jāuzliek ar čomiņu investoru brīli. Jā. Es ceru, ka viņš tās varēs atrast, viņiem iesūtīšu. Vai Šmits gūs punkts ar slam dunk? Jā, nē. Pagaidi, ar ko viņi spēlē? Es nezinu. Tu brauc uz spēli un tu nezini, ar ko viņi spēlē? Es ar atribūtu tik braucu. Es eju atbalstīt spēlētāju. Jesus Christ, tehniķi. Investīcijas vēl veiks cilvēks un nezinu, pret ko jāspēlē. Pagaidi, es tuliņā ātrāk atvēršu. Piektdienas vakars, jā. Tā, kurš ātrāk tiks pie
kalendāra. Es vai tehniķis. Kauņa Žalgirīts līdz tiekās savās mājās ar Valenciju. Šmitam Danks spēlē. Es teikšu, nē. Es teikšu, ka jā. Okay. Šmits iemetīs 3-pointer over-under 2,5. 3 trojkas, ka viņš iemetīs? Nē, 3 punkti. Šmita iemestie 3 punktnieki, jā. 3 trojkas, ka viņš iemetīs. Over-under 2,5, jā. Over-under 2,5 trojkas. Jā. Under. Iemetīs easy. 1,5 būtu, bet šitur beidz 2,5 ir pa augstu līniju Šmitam. Šmita iemestie punkti over-under 15. Laba līnija. Ja es brauktu skatīties klātienē, es liktu over. Viņš debija likt uz under, ja tu klātienē skaties. Jā. Pret Valenciju. Valencija tīri, viens labi izskatās sezonas. Viņam Šmitam ar Deivijas būs jāgrūstās. Labi, es teikšu under. Under. Ja es saku under 3 trojkas, tad under 15 punktu arī jāņem. Šmitam vairāk nekā 10 punktu kopā ar Valencijas uzvaru. Valencija uzvar un Šmitam... Nē. Okay. Pagaid, tas ir, ka Valencija uzvar un Šmitam ir 10 punktu. Šmitam vairāk nekā 10 punktu kopā ar Valenciju uzvaru. Valencija zaudēs to spēli. Žalgiris uzvarēs. Nē, tas ir skaidrs. Ko tu man tādas muļķības prasi? Vienkārši. Šmitam double. Nē. Jā, easy. Vēl kaut ko viņi iesniedz man. Tev čomi ir paprasījuši. Tavi draugi ir paprasījuši, lai tu pasaki čomiņiem, lai izveido. Jā. Okay, sapratu. Lai skaistāk skatīšanās. Tad te ir vai runga aizmigs spēles laikā, vai nē? Krēkli ir sagatavoti? Ir. Ļoti labi, tad gaidam. Tos redzēsiet, es tev varu parādīt tikai ātri. Nē, nerād, man es gribu būt pārsteigts. Tu gribi būt pārsteigts? Es gribu būt pārsteigts, jā. Nu, labi. Nerād. Bet mēs būsim 16. Nu, tāpat es taču redzu, es negribu tagad redzēt, kāda ir ideja, es gribu redzēt, kā tas izskatās tribīnēs. Nu, labi. Es tā. Vai man bija vēl kaut kas? Jā, mums bija vēl pēdējā lieta. Pa karalu runājot. Par karalu, pareizi, jā. Tā tad video. I'm not a big hockey fan. Nu, klausamies, ko Dēnamaits saka. But I respect so much how talented you have to be to play hockey, okay? Soccer, whole nother ballgame. Can't stand soccer. I think that it's the least talented sport on earth. There's a reason 3-year-olds can play soccer, okay? You run around and kick a ball. Yeah, Landsberg said, you wouldn't say that if you were Brazil. I said, dude, I say this in every country. When you're playing a game where the net is this big, right, and the score is 3-1, are you shitting me right now? That's a blowout. Do you know how untalented you have to be to score 3 points when the net is this big? Now in hockey, you have guys on skates, right, with crooked sticks, where they have to hit a puck into a net that's the same size as the goalie, okay? That's a sport that the score should be 3-1. Savu fišku Dēnam ir. Tiešām, futbolu ir nosacīti. Viss. Tas ir demokrātiskākais sports. Demokrātiski, visvieglāk iemācīties. Es domāju, ka tiešām tā arī ir, ka bērniem visātrāk var futbolā organizēt sacensības. Jo tu daudz ātrāk iemācies futbolu spēlēt. Kaut ko esi sūdīgi, bet tā, lai tu varētu spēlēt sacensības. Un tev būtu kaut kāds prieks kā bērnam. Nekā hokeja. Jo tev ir jāiemācās slidot. Un slidot pats par sevi nav pārāk vienkārši. Tāpēc savu fišku Dēnam ir. Atstāsim jūs ar šo Dēna Vaita domu graudu. Atstājiet komentārā. Gaidām Tomu atpakaļ. Tas ir pirmā lieta, jā, ko es jau redzu komentāros, bet atstājiet komentārā, kurš ir sarežģītākais sporta veids, ko spēlēt? Basketbols, futbols vai hokejs? Sarežģītākais? Hokejs, tur ir jāiemācās slidot. Basketbolā slidot iemācīties driblēt arī grūti. Slidot iemācīties ir noteikti grūtāk nekā driblēt. Man liekas, es iemācījos slidot pirms, tajā, ka es varēju paslidot. Tu māki driblēt. Nē, tur ir... Es nevaru labi driblēt, bet driblēt. Nē, driblēt uz vietas vēl var iemācīties. Paiet uz priekšu to driblu. Tur jau sākās problēmas. Ir viena pareiza atbilde. Hokejs, slidot ir visgrūtāk. Es jau nesaku, ka nav. Maza sastāvdaļa no tās spēles. Bet es jau nesaku, ka nav. Okay. Tu vienkārši gribi, lai es vienkārši lai ierakstu komentāru. Uzvilk man tehniķi. Labi, milzīgs jums paldies, ka bijāt kopā ar mums. Ja izturējāt līdz galam. Ja jūs izturējāt mani šeit. Nākamajā nedēļā Toms no atvaļinājuma būs atgriezies. Tad
Sanders. Tad mēs runāsim par basketbolu vēl vairāk, jo viņš vienīgais, kas no mums saprot basketbolu. Zini, kāpēc ir viena lieta, kāpēc es esmu priecīgs un ka Toms nav. Zini, kā mēs dabūtu klausīties par to, kādās, par Dafku, ka Dafka nav ticis spēlēt, Toms būtu bijis ļoti bēdīgs. Viņš būtu bijis par to neapmierināts. Kurš nav? Es ar to varu sadzīvot. Man škrobi ir, bet es varu sadzīvot. Es savu sāpi nelieku ārā. Labi, lai visiem jauka nedēļas nogali. Tiekamies nākamnedēļ. Čau!